Kas sievietei neļauj būt laimīgai un dzīvot mīlestībā? 80% gadījumā sievietes man raksta privātās ziņās. Es gribu laimīgi apprecēties, un ko viņas ar to domā? Tātad viņas raksta man šādi. Es gribu satikt aburošu, apbrīnojamu vīrieti, gudru, skaistu, garu, bagātu, atbildīgu, patīkamu, aburošu, un tas nozīmē to, ka tas ir vīrietis labāks nekā viņa. Tātad labāks par šo sievieti. Un konkrēti viņas saka, lai vīrietis obligāti viņu mīlētu, nesētu uz rokām, teiktu komplimentus, parādītu, ka sieviete patiešām ir cienīga vīrieša mīlestības. Tas nozīmē to, ka sieviete pati sevi netic līdz galam, un viņa tādā veidā grib iegūt augstu pašvērtējumu, bet tas notiek tādā kā mākslīgā veidā. Vēl viņas saka to, ka obligāti viņas grib, lai vīrietis tur nodrošinātu ar bezrūpīgu un ērtu dzīvi, iedotu sievietei bērnus, rūpes, uzmanību, barotu, pirktu visu, apģērbtu, izklaidētu, lutinātu, skulpstītu, apmierinātu un tā tālāk. Un vispār tāda lieta, ka sieviete vēlas atrast vīrieti, kurš darīs viņu laimīgu. Un lielākā daļa sieviešu jau no galvas zina, ko ir jādara vīrietim, kādi ir vīrieša pienākumi, kas viņam pienākas darīt vīrietim. Bet lieta ir tāda, ka, protams, sieviete vēlas, lai vīrietis viņu mīlētu, patstāvīgi parādītu savu vīrieša mīlestību, un tas sniegs tādu kā apmierinājumu viņas ego. Un viņa pārstās attiecīgi sievietes skumt, ka viņa, piemēram, ir apaļīga vai citas krāsas mati. Jo, ja vīrietis sievieti mīl, tad ar sievieti viss ir kārtībā. Un, protams, šeit tas viss slēpjas krietnī dziļākos līmeņos, un ja tev šobrīd ir nesapratne attiecībās, tu esi regulāri viena, ilgstoši viena, un tu vēlies izveidot šīs attiecības, tu negribi kāpt atkal uz vieniem un tiem pašiem grābekļiem, tad tu vari noskatīties bezmaksas webināru Laimīgas attiecības pateicoties Domu spēka praktikām. Un to tu vari izdarīt tieši tagad, ienākot manā mājaslapā, kura ir norādīta šeit apakšā.